jo mums ir jubilārs Modris Zihmanis ar savu jauno, pat jāsaka, ar savu kārtējo, bet jauno grāmatiņu Y un X. Bet pirms es viņam dodu vārdu, un viņš pastāstīs pats, ko vēlas, man gribas pajautāt, varbūt viņš var atbildēt uz vienu jautājumu, par kuru es domāju, Allaž, kad es domāju par izsūtītajiem, cietumos sabijušiem un vēģeros dzīvojušajiem un nomocītajiem. Viņi nav zaudējuši dzīvesprieku, viņi nav zaudējuši labestību, viņi nav zaudējuši gaišu skatu uz dzīvi. Modris Zihmanis šai ziņā ir īpaši, jo tik sirsnīgs, tik atvērts, tik labestīgs, tik labdabīgs cilvēks, kā Modris Zihmanis, ar kuru es satikos rediģējot grāmatu, un man tiešām ir milzīgs prieks bijis. Tagad es dodu vārdu jums. Nu, nezinu, ko lai saku. Paldies izdevējiem, kad šī grāmata radās tieši zīmīgā datumā. Kaut bija orientēts uz 14. jūniju un uz svēru dienu. Nu, šī grāmata sasaucās tieši ar 14. jūniju, jo šeit visi pieminētie personāži ir, kā saka, mani laika biedri. Sākot ar pirmo gadu stāstu, Y un X, kur ir attēlots pirmie pēckara gadi. Un runājot par šo tematiku, kāpēc radās tieši šāda tēma par pretošanās kustību. Tas ir tādēļ, ka pirmajā pēckara gadā, kad ievies krievu valodu un partijas vēsturi vidusskolās un tehnikumos un pēckara gados, tie, kas vēl atcerējās šos notikumus un šos nošautos jauniešus, viņi atjaunoja šo organizāciju. Un šeit tieši stāstu turpinājums par šiem jauniešiem. Vai es varētu palūgt kādu vārdu teikt Ojāram Stepankungam? Labdien, godātais grāmatu autori, labdien, dāmas un kungi. Ar Modri es iepazinos, ja nemaldos, 1990. gads, tad pirmo reizi šeit pulcējās nacionālie partizāņi un devās pie brīvības 23. augustā pie brīvības pieminekļa godsārdzē. Un šis ir vienīgais dzīvais liecinieks, kurš var pastāstīt gan par Ilzu Bunkuru, gan arī par partizāņu gaitām. Nu, paldies par viņiem par to, kad viņi ir veidojuši, kad sevišķi jau Modrim, kurš ir veidojis tomēr šo grāmatiņu par pretošanās kustību. Mēs esam visi paši to piedzīvojuši un pārdzīvojuši, bet tomēr šīs grāmatas paliek nākošām paudzēm, jo iznīcināt grāmatas var apgāzt pieminekli, var apgāzt kaut ko vairāk, iznīcināt kādas lentas, bet grāmatu iznīcināt noteikti nevar. Un lai Dievs tev dod veselību un darboties mums vēl ilgi kopā Nacionālo partizāņu apvienībā. Paldies, Modri, tev! Paldies! Mēs jums sagatavojām vienu ārsteigumu. Tie, kas māk uzņemt reizi viņu. No dzīves